Vides fakti ir iesaistījušies vairākās sociālajās kampaņās, kā piemēram pieķer būvgružotāju un šķiro atkritumus. Gads ir pagājis, bet ko esam paveikuši? Skatāmies! Ir ļoti lielā tā sociālo kampaņu nozīmība. Tas ir veids, kā mēs cilvēkus motivējam darīt to, ko mēs zinām, kas būtu pareizi, un pie viena arī izglītojam, jo ir cilvēki, kas, teiksim, apzinās, ka kaut kas nav īsti kā riktīgi, bet ko īsti darīt, kā labāk uzvesties, to viņš arī neiedomājās. Būvgružotāju pieķeršanas kampaņa bija ļoti aktīva, tā bija ļoti vērtīga, kā mēs atceramies, gan ar pašvaldību policijas iejaukšanos un filmēšanas komandas vajāšanām. Rezultāts tāds, ka mēs apzinājām vietas, kur ir vairāk kā 100 000 tonnas dažādu būvgružu, kas ir nelegāli izgāsti. Un jau tagad mēs zinām, ka ir vairākas vietas, kas ir sakoptas. Ķekavas novada Lapiniekos vides faktiem bija spraiga filmēšana. Tur par dabu un apkārtējo vidi pavisam bija piemirsts. 7 gadus tur atradās nelegāla būvgrūžu izgāstuve. Mēs devāmies situāciju risināt. Vispār nolasies no šeienes, tu vispār šeit cauri tikai drīkst izbraukt, tas ir servitūts tikai. Un tas nav domāts, ka tu te vari stāvēt un taisīt kaut kādas akcijas. Lasies prom uz savu zemi un tur taisi. Lasies prom! Un izdevās. Nākamajā filmēšanas reizē sakopšanas darbi ritēja pilnā sparā. Jā, Lapiniekos ar tām lietām, kurā tikāt iesaistīt arī jūs, tika uzsāktas vairākas lietvedības. Daudz esam stāstījuši arī par atkritumu šķirošanas nozīmību, bet kādi ir rezultāti? Atkritumu šķirošana šogad ir gājusi tiešām pret kalnu, mēs esam sasnieguši jaunas virsotnes. Mēs jau šobrīd redzam, ka šīs akcijas ir novedušas arī pie tādiem pastāvīgas kustības nacionālā līmenī, kas ir vērsts tieši uz dabas sakārtošanu. Mēs esam viesojušies vairākās mājās un dzīvokļos, lai uzzinātu un jums parādītu, kā citi šķiro atkritumus. Šķirošana kļuva par ieradumu, jo tā ir norma, kad sašķiro atkritumus. Izrādījās, katram bija kāds savs knifiņš, kā šķirošanu padarīt ērtāku. Mēs gājām, jautājām, sapratām un skaidrojām, kur kādi atkritumi metami, jo nereti cilvēki nezina, kur ko drīkst mest. Bet vai arī aktīvi atkritumu šķirotāji uzzināja ko jaunu? Jā, es uzzināju tādu jaunumu, ka var skārdenes, piemēram, mest kopā ar plastmasu. Un kas man bija pilnīgs jaunums. Tagad es arī tā daru, kaut gan man ir maza skārdeņa, es pārsvarā nelietoju viņas. Bet tās, kuras ir tās šķiroju kopā ar plastmasu. Es pārceļos uz laukiem un vismaz laukos man jau tagad tiek būvēta speciāla komposta vieta, kur likt organiskos atkritumus un arī pārējos es šķirošu un cēsīs ir, kur sašķiro to vest. Plastmasa krīti manā vēderā. Statistika liecina, ka jaunieši ir pasīvākie atkritumu šķirotāji, un tādēļ veidi, kā piesaistīt visas vecuma kategorijas, ir bijuši dažādi, pat runājoši konteineri. Paldies tev! Man bērni, piemēram, jau automātiski viņi jau skolā, viņiem šīs kampaņas notiek diezgan, cik es saprotu, bieži un arī māca viņiem vidas mācībā. Un viņiem ir daudz čaklāk, ka viņiem tas ir tā kā pašiem par sevi saprotams. Mums tas ir jāmācās mūsu paudzē. Mēs esam rādījuši sižetus par autoveistiklu šķidruma kanniņu šķirošanu, jo sašķirotās kanniņas vai nu tika pārstrādātas, lai ražotu jaunus iepakojumus, vai tika atkārtoti uzpildītas. Īpaši esam runājuši par stikla iepakojumu šķirošanu, jo dabā tas nesadalās. Mēs piedalījāmies Vislatvijas šķirošanas akcijā Otrā dzīve, kur mudinājām šķirot, it īpaši stiklu un tā palīdzot nelaimē nokļuvušām ģimenēm. Jā, rezultāti ir. Sašķiroto atkritumu daudzums ir būtiski pieaudzis, kā arī vairāki būvgružu kalni ir pazuduši. Tagad, gada pēdējā vakarā, ir īstais laiks padomāt, ko mēs katrs varam novēlēt sev un citiem, lai cilvēks nebūtu sloks videi.
vidē gan cieņu pret mums nevarētu pārmest cieņas trūkumu. Bet cilvēkam cieņu pret vidi, jo mēs jau tur paši vien esam tā sastāvdaļa un nemest zemē, ielikt maisiņā un maisiņu ielikt pareizajā konteinerā. Es domāju, ka tas, ko vides fakti dara, tas ir ļoti svarīgi. Jūs stāstiet par šīm lietām citiem, un tas, ko es novēlu, lai jums veiktos arī turpmāk, un lai būtu skatītāji, kas interesēti skatītos, ko mēs visi kopā varam darīt vairāk un labāk. Arī nākamgad mēs piedalīsimies sociālajās kampaņās, jo ir daudz vēl tādu vietu kā šeit Daugavgrīvas ielā, kur ir piecūkota daba.